Tie ir ministrija valsts sekretāri, kas daļa saņem, vēl papildus atlīdzības padomēs, daļa nesaņem. Bet tomēr man skatā kopējā bilde ir, cik ļoti atšķirās valsts sekretāru, jūnija dati tie bija uz to brīdi, valsts sekretāra algas, ja, vai atlīdzība, precīzāk, vai darba samaksa. Divkārt būtībā starp kultūras ministriju un tur to finanšu ministrijas un ekonomikas pusi. Un mēs šito turpinām, mēs neko nemainām. Un zem šitā ir valsts sekretāra tāpat atšķirās, zem šitā atlīdzības fondi atšķirās pa ministrijām. Un mēs piegājām tagad, ka mēs horizontāli īsinām pa ministrijām, bet visām proporcionāli. Tas nozīmē, ka arī šai jomā mēs vienkārši laižam pēc inerces. Negluži. Šobrīd ir atvērts tieši arī likumprojekts, kur ir tiek skatīti šie darba amatu savienošanas. Jā, otrā lasījumā noraidīja Bureau komisijā. Jā, tur gan ir, tur bija arī vēl viena problēma ieslēpt, jo mēģinot tikt galā ar šo tur līdz pavēlkās arī, piemēram, stāsts par pašvaldībām, kur ir cilvēki, kas ir koku apsakošanas komisijā. Šis dalām pašvaldības ārā, administratīvā komisijā. Nodalām valsts un pašvaldības saimniecību. Redziet, nav tik vienkārši juridiski, tā visi ir valsts pārvalde.